Sprīdīts. Šis vārds ir kā sakrāla dziesmas latviešu ausīm, kā tautas melodija, kas ieaust mūsu kolektīvajā apziņā. Un tomēr, aiz šķietami vienkāršās pasakas par mazu zēnu, kas dodas pasaulē meklēt laimi, slēpjas dziļš, simboliem piesātināts vēstījums par cilvēku iekšējo ceļojumu, par piederību, par to, kas veido mūs kā tautu, kā personības, kā sapņotājus. Stāstu par Sprīdīti sarakstījusi Anna Brigadere, viena no spilgtākajām latviešu literatūras personībām. Viņa rakstīja laikā, kad latviešu nacionālā identitāte vēl tikai dzima, kad tautai vajadzēja stāstus, kas iedvesmo, kad meklējām sevī drosmi būt mēs paši. Brigadere to saprata. Viņa iedzīvināja arhetipu, mazais cilvēks pret lielo pasauli, darbā iedzīvinot latvisko dzīves ziņu un mīlestību pret saknēm zemē, ko mīlam. Pēc vairāk nekā 100 gadiem šis stāsts atzimst audiogrāmatas formā, platformā Audiolasītava, kur to izjust skaidri un izteiksmīgi stāsta Tīna Zoldnere. Viņas balss nav tikai skaņa. Tā ir tilts starp laikiem, starp Brigaderes pasauli un mūsu ausīm, starp pagātni un šodienu. Sprīdīts ir bērns, kurš nekad nav bijis tikai bērns. Viņš ir katrā no mums, iemiesojot ziņkārību, nemieru, vēlmi pēc pārmaiņām, pēc laimes, kur nezinām kā aprakstīt, bet tomēr dzenamies pēc tās. Un tā viņš dodas uz mežu, uz citiem ciemiem, pretī milžiem, pretī ļaunajam kungam, pretī pašam sev. Visos šajos piedzīvojumos mēs redzam arī savas dzīves alegoriju. Nav nozīmes, vai esi bērns vai pieaugušais, šī pasaka katram nozīmē ko citu. Bērns klausās Sprīdīti ar izbrīnu, liekot lietā fantāziju. Pieaugušais ar nostalģiju un dzīvē gūtajām atziņām. Brigaderes teksts atklājas dažādos slāņos, un Tīnas interpretācija šos slāņus padara dzīvus. Katrs tēls, katra epizode, katrs smalks pārdzīvojums, tie visi ir izcelti ar cieņu un mīlestību pret šo darbu. Vai zinājāt, ka Sprīdītis ir tulkots vairāk nekā 10 valodās? Iestudēts uz vairāk nekā 50 dažādām skatuvēm? Rīgas Leļteātrī, Valmierā, Jelgavā un pat Vīnē. Šis darbs ir pārdzīvojis karus, okupācijas, pārmaiņas, bet vienmēr veidojis daļu no mums. 1985. gadā radītā filma Sprīdītis skaista, tautiska un dzīvesgudra, kas ir kļuvusi par bērnības klasiku. Šodien Sprīdītis atgriežas jaunā veidolā, digitālā skaņas formā, kas ļauj tam būt vienmēr līdzās, austiņās, telefonā, vakara mierā vai rīt steigā. Tīnas Zoldneres lasījums ir bauda gan sirdī, gan ausīm. Viņas balss ir silta, bet stingra. Tajā jūtams māca maigums, skolotājas stingrība un mākslinieces izjūta. Klausoties rodas sajūta, ka Sprīdītis patiešām runā ar tevi. Stāstījumā šis stāsts, kaut tik pazīstams, atklājas no jauna. Audiogrāmata nav domāta tikai bērniem, tā ir visiem, kas vēlas atgūt saikni ar saknēm, ar valodu, ar vērtībām. Tā ir visiem, kas meklē ko skaistu, gudru, latvisku. Varbūt arī tev šobrīd dzīvē ir posms, kurā jūties kā Sprīdītis, kaut kur ceļā, starp sapņiem un realitāti, starp vēlmi doties un ilgošanos atgriezties, tad šis stāsts ir tieši tev. Klausies Sprīdīti Audiolasītavā, tā nav tikai pasaka, tā ir ceļojums uz mājām, uz sevi. Pieejams jebkurā laikā, jebkurā vietā, tik uzspiediet play un ļaujiet Tīnai Zoldnerei aizvest jūs stāstā, kas dzīvo mūsos jau vairāk nekā 100 gadus. Audiolasītava – vieta, kur balsis dzīvo, stāsti elpo un grāmatas kļūst par tavu ikdienu.